Latvijas jaunatnes olimpiāda 2026 šodien ir finišējusi šeit saulainajā Valmierā pirmā jaunatnes olimpiāda pēc Covid pārtraukuma 2022. Gadā nebija olimpiādas, un līdz ar to arī jaunieši bija ļoti noilgojušies. Vienam vecumam, diemžēl, nācās šo te olimpiādu izlaist, bet fantastisks 3 dienas laika apstākļi. Labāks vispār nevar vēlēties, izcilākās sporta arēnas šeit Vidzemē, perfekta ēdināšana, viss bija ļoti, ļoti labā līmenī, un arī es domāju, ka sportisti, jaunie atlēti, vairāk tūkstoši no visas Latvijas ir nodibinājuši jaunas draudzības, ieguvuši fantastiskus iespējas par to, ko viņi šeit redzēja, ko satika, kā viņiem patika, un es domāju, atbildi ir jā, mēs gribam vēl, bet nākošā reize jau būs jau vecākiem atlētiem. Bet Valmiera svin šeit 3 dienas ar labu laiku, tā sola mums sinoptiķi un valmierieši ir ielās, un arī jaunie sportisti tepat un kopā ar savām ģimenēm atzīmē. Lūk, šie olimpiskie apļi, visi simbols. Daudzi no šiem atlētiem, kas būs augstākā līmeņa sportisti, aizbrauks arī uz olimpiskajām spēlēm. Tie, kas bija šeit Valmierā. Tā kā viņiem šis ir tāds pirmais ceļš, pirmā pārbaude un arī, es domāju, ļoti laba motivācija turpināt un doties tālāk. Tā kā Valmiera, tu biji lieliska un tikai uz priekšu.